Šodien mēs parunāsim par septembri. Kādas mūs gaida astroloģiskas tendences šajā mēnesī? Protams, mēs runāsim tikai par kopējām tendencēm, jo gribu atgādināt, ka ļoti daudz kas atkarīgs no tā, kā izvietotas planētas jūsu individuālajā kartē. Tad arī tikai var secināt, cik liela vai maza mēra visteiktais attiekties tieši uz jums. Runājot par septembrī, tātad Saule mums atradīsies jaunava. Tas ir ļoti labs laiks, lai arī uzsāktu mācības kaut kādas, un mēs zinām, ka septembrī parasti bērni iet uz skolu, tātad ļoti atbilstošs periods. Jo Saule jaunava ir precīza, konkrēta. Tepat arī atradīsies tāda planēta kā Merkurs. Merkurs planēta saistīta ar informācijas plūsmu, kā mēs informāciju uztveram, kā mēs informāciju sevi varam pārstrādāt un pēc tam dot tālāk. Tātad šī planēta saistīta arī ar mūsu runāšanu, ar mūsu domāšanu, cik tā ir ātra vai lēna. Tas var parādīt jūsu individuālais Merkurs. Un sākoties septembrim, šī planēta būs retrogrāda statusā. Un dažreiz var sastapties ar informāciju, ka tas nav labvēlīgs laiks komunikācijai un vispār līgumu parakstīšanām un tā tālāk. Ja? Gribu pievērst jūsu uzmanību, ka šī planēta ir ļoti ātra un vairākas reizes gadā tā mēdz būt retrogrāda statusā. Un tā notiek katru gadu. Tas nozīmē, ka katru gadu dzimst cilvēki ar retrogrādu Merkūru. Tāpat arī starp mums ir cilvēki, kuriem Merkurs ir retrogrādējis. Tas nozīmē, ka šīs periods viņiem var būt arī labvēlīgs. Retrogrādais Merkurs padara to informācijas plūsmu varbūt nedaudz lēnāku. Būs sarežģītāk uztvert informāciju nekā parasti, ja? Bet tikai tiem cilvēkiem, kuriem individuālās kartes Merkurs ir tiešais. Bet kopumā tas ir ļoti labs laiks, lai arī tiešām uzsāktu mācības, ja? Jo Merkurs jaunavā ir ļoti precīzs, ļoti konkrēts. Viņš ļoti rūpīgi informāciju var izanalizēt un sakārtot un salikt visu pa plauktiņiem. Tātad jebkurām mācībām tas, protams, ir ļoti, ļoti vērtīgi. Retrogrādu statusu Merkurs saglabās līdz mēneša vidum, līdz 16. datumam, un tad viņš kļūs parastais tiešais Merkurs būs. Runājot par mūsu jūtām, par to, kā mēs izpaužam savas jūtas, tātad par mīlestību un partnerattiecībām, protams, mums vajadzētu pieminēt tādu planētu kā Venēra. Venēra atradīsies lauvā, un šeit cilvēki visu laidīs caur savu sirdi. Šeit Venēra ir ļoti kaislīga, ļoti aktīva. Gribēsies ļoti daudz un spilgti, varbūt arī nedaudz teatrāli. Atrodoties lauvā, Venēra ir arī ļoti radoša. Ja jums ir bērni, noteikti būtu labs laiks, lai jūs varētu to pavadīt ar saviem bērniem un piedalīties varbūt kaut kāda radoša darbnīca. Tāpat arī varētu aiziet uz kaut kādu izrādi vai apmeklēt kaut kādu koncertu. Tātad piepildīties ar kaut ko ļoti skaistu un patīkamu. Jo Venēra ir planēta, kura saistīta arī ar baudīšanu. Tātad ar to, kas tiešām var mums nest prieku. Ļoti svarīgi pieskarties tādai planētai kā Mars. Tas ir mūsu rīcības, mūsu darbības. Un šajā mēnesī Mars atradīsies svaros. Svaros Mars ir aktīvs, tāpēc, kā tā ir ugunīga planēta, ir nonākusi zīme, kas saistīta vairāk ar gaisa stihiju, tātad viņš tiešām kustēsies. Galvenais, lai viņš kustētos uz to pusi, kura jums ir vēlama. Šeit arī vajadzētu izvairīties no īpaši lielam svārstībām, tāpēc, ka šeit tiešām var viņu kaut kur ļoti strauji aiznest, vai arī no šaubām tas Mars var palikt uz vietas. Tāpēc tiešām vajadzētu sākumā pārdomāt tos mērķus un virzību, un tad, protams, ļauties tai plūsmai, jo Mars šeit ir aktīvs un var dot un piepildīt jūs ar enerģiju, lai savus mērķus sasniegtu. Runājot par mērķiem, protams, jāpievēršas tādai planētai kā Saturns. Kādu laiku Saturns atrodas Zivīs un vēl
dažus gadus tur arī paliks, tāpēc savus mērķus mēs varam sataustīt. Sataustīt vai sajust intuitīvi. Ar prātu būtu sarežģīti to visu izdomāt, un tas, es domāju, mums visiem ir diezgan jauns, jo parasti mēs pieejam diezgan praktiski, izmantojot savu Merkūru. Bet šajā periodā tiešām vajadzētu paļauties uz savu iekšējo balsi, uz savu intuīciju un ļauties plūsmai. Tagad es gribu pievērsties katrai zodiaka zīmei atsevišķi, bet vēlreiz atgādinot, ka tas ir tikai kopējas tendences. Auni. Auniem vajadzētu ļauties savai intuīcijai. Šajā laikā pa jūsu zīmi ies baltais mēnesis, un, protams, tas sargās jūs. Jo baltais mēnesis saistīts ar gaismu, ar mūsu sargeņģeļiem, ar to plūsmu, kas nāk no augšas un dod atbalstu. Turpat atrodas arī tāda planēta kā Hirons, kas mācīs auniem būt vairāk diplomatiskiem un mēģināt visus konfliktus un visas situācijas risināt miermīlīga ceļā, izejot uz kompromisiem. Vēršiem galvenā tēmā septembra mēnesi būs ģimene. Ģimene, radinieki un tuvi cilvēkiem. Tāpēc visu savu enerģiju un uzmanību jūs pievērsīsiet viņiem, bet es gribu vēl atgādināt, ka septembrī tāpat turpinās savu ceļu pa jūsu zīmi divas lielas planētas – Urāns un Jupiters. Urāns atrodas jūsu zīmē jau diezgan ilgi, vairāk kā 3 gadus, un arī dažus gadus vēl paliks te un mainīs jūsu dzīvi pavisam krasi un negaidīti jums. Tāpēc novēlu jums pacietību šajā ziņā. Kas attiecas uz Jupiteru, kas arī atrodas jūsu zīmē, šī planēta ir ļoti labvēlīga. Šī planēta nes arī izmaiņas un arī iespējas. Tāpēc lūdzu nepalaidiet garām savas iespējas arī septembrī. Viņiem septembris izskatās diezgan neitrāls, jo pa šo zīmē neies īpašas planētas, bet spriežot pēc pārvaldnieka, tas atradīsies jaunava, un tas nozīmē, ka viņiem būs vēlme apmeklēt varbūt kaut kādas apmācības vai kursus. Tas arī var padoties ļoti veiksmīgi. Runājot par vēžiem šis mēnesis var būt nedaudz grūtāks nekā citi mēneši, un tas var prasīt no jums lielāku enerģiju, jo vajadzēs savienot vairākas lietas vienlaicīgi. Lai jums tas arī izdodas. Alvam šis mēnesis arī izskatās dažāds, bet beidzot pavisam drīz, negluži septembri, bet oktobra sākuma melnais mēnesis atstās jūsu zīmi un noteikti jums kļūs vieglāk. Šobrīd melnais mēnesis tieši jau mēģinās pēdējos situācijas vēl tomēr iedot, pie kā jūs varēsiet piestrādāt un padomāt, kā labāk rīkoties kaut kādas neviennozīmīgas situācijas, bet tā kā jau liels ceļš ir iziets, jums ir uzkrātā laba pieredze, es domāju, ka noteikti zināsiet, kā šīs situācijas risināt. Vēl šajā mēnesī jums atradīsies tāda planēta kā Venēra, un noteikti jūs varēsiet arī to laiku izbaudīt pilnvērtīgi un pievērsties skaistam un radošam lietām. Jaunavai šis mēnesis būs saistīts ne tikai ar mācībām un ar darbu, bet arī ar partnerattiecībām, bet ļoti laba nozīmē, jo var parādīties jaunas attiecības vai arī esošas attiecības piepildīsies ar romantiskām enerģijām. Svariem septembrī var pieskaitīt pie ļoti darbīgiem mēnešiem, jo jūsu zīmē atradīsies Mars, tātad noteikti šajā laikā jūs varat izmantot šādu iespēju un aktīvi darboties. Visi darbi, kuri jums sen bija ieplānoti, jūs varat izdarīt tieši septembrī. Tas jums noteikti izdosies. Skorpioniem septembris izskatās ļoti dažāds. Mēneša sākums izskatās viegls un patīkams. Mēneša vidus ir traumatisks, bet mēneša beigās jūs varat sajust iekšēju saspringumu.
ārēji nebūs situācijas, kas varētu īsti tā izraisīt, tas vairāk būs jūsu iekšējās lietas. Jums gribēsies nedaudz noslēgties un pievērsties saviem mērķiem un savam dzīves ceļam. Bet, diemžēl, tas izskatās tiešām tā, ka jūs gribēsiet noslēgties no citiem, varbūt, lai netraucētu, bet būtu labi, ja jūs atradīsiet iespēju iepriecināt sevi ar kaut kādām patīkamām lietām. Strelniekiem šis mēnesis izskatās diezgan mierīgs, bet varat saskarties ar kaut kādām jaunām lietām, iepazīt kaut kādas jaunas lietas, un tas jums noteikti patiks. Mežāžiem mēneša sākums arī izskatās labvēlīgs un miermīlīgs. Uz mēneša beigām var parādīties konfliktainas situācijas, un lūdzu esiet uzmanīgi kārtojot dokumentus. Būtu labi pārbaudīt un pārlasīt vismaz 2 reizes. Ūdensvīriem septembris izskatās diezgan saspringts. Jums arī gribēsies pievērsties vairāk kaut kādam iekšējām lietām, kas varbūt nav jums īpaši raksturīgs, un apkārtējiem cilvēkiem tas var izraisīt izbrīnu. Bet, ja jums tiešām būs tā vēlme sakārtot savas domas, noteikti varat to darīt. Un runājot par zivīm septembrī, protams, jums turpināsies Saturna pārbaudījums, kas dažus gadus pavadīs jūsu zīmē, un šī planēta kārtos jūsu dzīves visus aspektus, bet septembrī var izdalīt īpaši attiecību tēmu, bet no pozitīva aspekta, un es domāju, ka šajā lieta noteikti jums palīdzēs tāda planēta kā Neptūns, kas arī saistīts mums ar romantiskām attiecībām un ar intuīciju un sapņiem. Un šī planēta atrodas tieši jūsu zīmē, tāpēc noteikti tā dos jums savu atbalstu. Lūk, tas arī viss, ko es gribētu pateikt par septembri. Paldies par jūsu uzmanību!